kaimiņiem nepatīk, es to That one is crazy. Rītdienas brauc uz Latviju. Cēlies augšā. Man liekas, ir kaut kas tik patīkams, kad mēneša 1. datums iekrīt pirmdienā. Labrīt, ir decembris. 3 pilnas nedēļas līdz pēc Ziemassvētkiem es plānoju nedēļas ietvaros filmēt vlogmas. Tātad 3 nedēļas, 3 vlogi un visi ar mērķi noķert svētku gaidīšanas sajūtu. Jo, ja godīgi, tad novembris bija diezgan tumšs un arī emocionāli diezgan sarežģīts mēnesis. Un man vajag no tā attiet. Manuprāt, tas tumšais laiks šeit ir tumšāks un ilgāks nekā bija Latvijā. Gan jau tā nav, bet man tā liekas. Un laikapstākļi šobrīd arī vispār nozīmīgi. Ārā ir +grādi, dubļi, zaļa zāle. Come on! Es zinu, ka video filmēšana man palīdzēs piedomāt pie tā, lai es tiešām noķeru šos svētku sajūtu mirkļus un nepalaidu tos garām. Un arī izvalkos vienkārši no mājas un tiešām kaut ko daru, nevis vienkārši sēžu mājās visu laiku. Šobrīd rīt kafijas vietā es dzeru karsto šokolādi un es gatavojos doties uz skolu. Šodien man solās būt diezgan gara diena. Pēc mācībām es sākšu darboties pie sava Ziemassvētku albuma. Un pēc tam man ir jānopērk eglīte, jo, manuprāt, tas ir nelegāli, ka manā mājā 1. decembrī vēl nav eglītes. Pirms pāris gadiem man jau oktobrī bija eglīte. Un šodien man ir vēl ļoti daudz lietiņas, kas man ir jāsaplāno, jo par cik ir mēneša sākums, tad man ir jāsaplāno viss mēnesis. Wanna film it? Yo, this one is crazy. That one is crazy. Dienas gaitā nedaudz pamainījās visi mani plāni šodienai. Pēc skolas un nelielas pastrādāšanas pie manas Ziemassvētku mūzikas es devos ciemos pie savas draudzenes un uzcepu viņai brauniju, lai nedaudz viņu iepriecinātu. Un tad mēs, protams, stundām ilgi nosēdējām uz dīvānu un norunājāmies, jo neskatoties to, ka mēs tiekamies principā katru dienu skolā, vajag atrast laiku arī vienkārši parunāties citādāk. Tā sajūta, ka tu vispār nesaties to cilvēku. Bet jā, pulkstenis ir 9 vakarā, es esmu nesen atgriezusies mājās un patiesībā es esmu tik ārkārtīgi nogurusi no šodienas. Es labprāt ietu vienkārši pataisno gulēt, bet es centīšos iespēt vēl pāris darbiņus, jo rītdien solās būt vēl jaudīgāka diena nekā šodien. You know, like a tree down the street wall. It's just so like. This is gonna be the best part of the vlog. We went swimming today. He's talking. Are we in America or? Is this Sweden? Lieta tāda. Kaimiņiem nepatīk, ka es trokšņoju pa daudz. Man nav citur, kur ierakstīt neko, tāpēc viņiem būs jāpaciešās. Nav tā, ka ir nakts. Christ the Savior, God and King. He has come, oh night divine, hallelujah. Vai šodien bija plānojis doties uz jauno pieaugušo vakaru? Nē, jo man rītdien ir crazy gara diena. Bet tad es dzirdēju, ka pēc jauno pieaugušo vakaru būs Ziemassvētku karaoke, un es nespēju to palaist garām. Vai dziedāšu? Loģiski, ka nē. Bet es nespēju to palaist garām. Tāpēc mēs laižam uz jauno pieaugušo vakaru šovakar. Un pēc tam man jāskrāmē koferis, jo rītdien es braucu uz Latviju. Ko? Labrīt.
vakardien karaoke nebija, bet tāpat bija ļoti foršs vakars. Bet šodien ir ārkārtīgi gara diena, ko mēs sāksim ar adventas kalendāra atvēršanu. Un pat cik es šodien braucu uz Latviju, tas nozīmē to, ka es varu atvērt vairākas dienas, jo es vienkārši nebūšu mājās. Šodienas plānā ir doties uz draudzi. Šodien man ir īpaši agrs rīts, jo man ir jāvada no rīta slavēšana Bībeles skolā. Un tad man ir skola, un tad pēc skolas man ir jāvada slavēšana lūkšanās, un tad ir lūkšanas. Un tad es braucu mājās, tad man jāskrāmē koferis, un tad man jau jādodās uz lidostu. Mani šodienas gardumiņi ir 3 mini kinderīši, un tad kinder bueno oliņi. Un ar to arī mēs dodamies šodienā. We're still in your home. The fast services well timed, so it's reached the hall. Es redzēju TikTokā Friends komplektu. Tāpēc loģiski, ka es paņēmu Friends komplektu. Un es jau redzēju, kuru karakteru es dabūju. Es visvairāk gribu Chandler vai Joey. Man tieši aizvakardien viena draudzene prasīja, kurš tev visvairāk patīk? Un tad es teicu, man vislabāk patīk Chandlers vai Joeys. Uz Monika. Vas man toši liekas, ka kaut gan viņiem visiem tās galvas vienādas. No. Fībe! Okay. Gita, tas ir tikai es! Čau, puisīti. Šodien mēs dodamies uz Ziemassvētku fotosesiju. Yay! Es šobrīd dodos uz Akmens vakaru. Un ziniet, kas bija ļoti interesanti? Tad, kad es nopirku biļetes uz Latviju un sapratu, ka es būšu tieši tajā laikā, kad ir Akmens vakars, man pirmā doma bija pats, man tā gribētos kalpot. Tad es domāju, es nevaru īsti piedāvāt kalpot slavēšanā, jo es netieku uz mēģinājumu pirms tam. Un ko es citu baigi varu piedāvāt? Es neesmu baigais tur sludinātājs vai kaut kas, un kas es tāda esmu. Bet šodien tieši, un rakstīja Elīs, kā varbūt tu vēlies ar kaut ko padalīt? Es jā, es vēlos. Tā kā mēs dodamies uz Akmens vakaru. Tad atnāk tas tumšums, un tad tāds jūties tāds paguris, un meitiņa cēlies augšā. Un viņas gars atgriezās, un viņa tūdaļ uzcēlās. Un kad Jēzus pie krusta teica, viss ir piepildīts, viņš tiešām domāja, ka viss ir piepildīts. Nevis tur kaut kāda daļiņa, jā, tur dziedināšana, ok, jā, un tad glābšana, jā, šitas, nē. Ko mēs šodien brauksim darīt? Brauksim meklēt un nopirkt man kāzklaidu. Kā mēs par to jūtamies? Mēs jūtamies ļoti labi. Do ķepu. Ne, tu nemāki trikus. Kā tev patīk hesītes? Paldies, Jēzum, lai tas kaut kā nāk par labu.
mūsu vēderiem. 11 naktī. Vai kā tev patīk esīts? Es mīlu šo persu dzērienu. Jo, kā tev patīk esīts? Nav pat jautā. Ok. Mārtiņš. Es sapratu tevi. Tādu jau bišķi noguru laiks un nogurums tie tādi brālēni, vai ne? Tāpēc es esmu priecīgs par to, ka mēs esam šeit kopā. Kā tad citādāk tu vari kļūt svēts? Kā tad citādāk Dievs var darboties pie tevis, ja vien viņš vienīgi neņem to, kas ir nepareizi un to, kas ir netīrs un vienkārši neņem un netīri visu cauri? Pēc pavisam garas svētdienas esmu atgriezusies atpakaļ mājās Upsalā. Un es ļoti izbaudīju vispār šo nedēļu, bet it īpaši šo Latvijas braucienu es nebiju apzinājusies, cik ļoti patiesībā man tas viss pietrūka un atkal satikt savējos un būt savā draudzē. Tas bija tik ļoti sirdi sildoši un jā, tāds sajūta, ka es varu pilnīgi ar jaunu spāru atkal mesties iekšā decembrī, jo decembris vēl aizvien solās būt ļoti piepildīts mēnesis un cerams, ka nākamā nedēļa būs tāda Ziemassvētīgāka. Citādāk šajā nedēļā no vlogmas ir tikai vlog daļa un tā Ziemassvētku daļa ir kaut kur izpalikusi, bet nekas, nākamdēļ es piestrādāšu, lai man pašai bišķiņi vairāk ir Ziemassvētku sajūtiņi. Bet šovakar plānā man ir tikai un vienīgi atpūsties, jo rītdien, protams, ka es atkal dodos uz skolu, tāpēc es atpūtīšos, neko nedarīšu, cerams ielikšu šo video laicīgi jau svētdienas vakarā un tiekamies nākamās nedēļas video. Atā!